Sveicināti, dārgie skatītāji un klausītāji. Kas tā notiek? Mani sauc Jānis. Un mani sauc Gerda. Un mēs izvācamies. Šī ir mūsu pēdējā diena šajā dzīvoklī, kuru mēs... Pēdējā stunda. Pēdējā stunda. Šī ir pēdējā pusstunda mūsu, vairs ne mūsu dzīvoklī, kas mums bija domāts kā dzīvoklis, kas būs ilgu laiku. Bet mēs te nodzīvojām gadu, un tas bija ļoti labs gads. Jā, bija ok. Es būšu bezdarbnieks, Gerda man uzturēs, un dzīvos skaisti. Un šis principā viss notika nepilnu 2 mēnešu laikā. Mums pateica, jums jāizvāc. Es sapratu, ok, kā būtu, ja mēs neievāktos nākamajā dzīvoklī, bet vienkārši... Spaņā! Spaņā! Olā! Labdien! Labdien! Esiet sveicināti. Šī ir simbioze. Es esmu Jānis. Es esmu Gerda. Un kas vispār ir simbioze? Gerda? Ļoti labs jautājums. Es tev tieši gribēju pajautāt. Kāpēc mēs esam šeit sapulcējušies? Jo simbioze ir ļoti labs vārds ar plašu jēdzienu. Simbioze ir visur. Simbioze notiek starp mums, starp jums un tā tālāk. Bet vispār, es gribēju no tevis saprast, kāpēc simbioze, kas vispār... Jo tu biji pirmais, tu biji vainīgs. Jā, man šis vārds, kā es viņu atradu, es neatceros, bet es domāju nosaukumu savam interneta radiokanālam. Es kaut kādas pāris sērijas arī uztaisīju, bet viņš it kā vēl ir tehniski atrodams. Kaut kad es pie viņu pievērsīšos. Bet man ļoti patīk tas vārds, jo tā ir miedarbība starp organismiem. Tā ir, man liekas, tas skaitās tāds bioloģijas termins, vai ne, simbioze starp dažādiem organismiem un ķermeņiem, bet to var izmantot ļoti, ļoti plaši. Tehniski ir vēl viena cita organizācija, kas izmanto šo vārdu, bet viņi ir diezgan nesaistīti, tāpēc es domāju, viss ir kārtībā. Mēs vienkārši nodosim viņiem sveicienus. Čau! Čau, kefīrs studio. Kefīrs. Bet runāt par nosaukumiem, mums vispār bija vēl daži citi nosaukumi. Mums bija ideja introvertisti. Jā. kas ir tīri ok, bet nebija līdz galam. Tur nav tas viņš neizlec ārā. Nav tā garšiņa, nav tā apelsīna sula, nav tas buljoniņš. Un tad vēl bija nekā interesanta. Nekā personīgi. Jā, bet tas arī raimo ar nekā personīgi. Nekā interesanti. Jā. Bet tie visi bija tādi, man liekas, viņi mūs uzreiz nosit nost. Tā kā mēs esam introverti, mēs esam neinteresanti. Tu vai skatāties. Tas tāds dīvains marketings. Tas var strādāt, vai ne? Apgrieztā psiholoģija, vai ne? Bet kaut kā likās, ka tas simbioze var būt tik ilgs un plašs termins, ka tas var beigās pārvērsties par pilnīgi jebko, un tas strādās, un tas vārds ir viens vārds, kas, man liekas, arī ir ļoti kruti. Forši, es atvainojos. Tā kā, ka tev ir viens vārds, un tu visu saproti. Un ir pievakar, ir bez 10:07 vakarā, un te ir šausmīgi daudz odi. Vienalga, ka ir oktobrs. Jūs domājat, ka Latvijā ir daudz odi? Šeit ir... Mēs atrodamies Spānijā, netālu no Valencijas, ļoti foršā vietā, vispār pie latviešiem. Kalnos. Tas ir ļoti jauki, jā. Te var redzēt vispār. Šās mums skats ir katru dienu. Mēs esam uz jumta tehniski, bet ļoti līdzīgs skats. Jā. Tur var jūru tālumā redzēt, tur ir kaut kāda pilsēta un kalni. Principā ieskauti kalnos. Bet jā, es gribu vēl par to simbiozi teikt, bet nē, es vairāk gribēju pateikt to, ka simbioze jau bijusi kaut kādu labu laiciņu
ar mums šeit, kaut Jā, kur miedarbībā. Tas bija tāds, jo, kad es veidoju to radio, es konsultējos ar tevi par to, ko tu domā par šo vārdu. Un tev patika. Viņš tāds kičīgs, bet tā kā mēs vienmēr tā kā gājām, varbūt tas, varbūt šitas, un beigās, at the end of the day, tu atgriezies pie tā, kas... Tas ir, runājot par aktuālām lietām, tas ir tā kā Office'ā, vai ne? Mēs sākam skatīties Office. Mēs ļoti daudz skatāmies Office. Jā, tur ir, tas tieši tā kā Jim un Pam, vai ne? Viņi zina viens otru, viņi ir ļoti labi pazīstami, viņi jūt to spriedzi, vai ne? Viņi pamēģina arī kaut ko citu. Viņi mēģina, viņi tāds, varbūt aiziešu tur, bet beigās viņi saprot, kad vislabākā vieta ir mājās. Tieši tā. Runājot par mājām, es nevaru sagaidīt, kad atgriezīšos Latvijā. Mēs esam te nepilnas 2 nedēļas. Jā. Un es nevaru jau sagaidīt, kad es atgriezīšos mājās, jo ir mazliet savādi. Es nemelošu. Es nemēģināšu iedziļināties sajūtās, bet vairāk tas, ka es ļoti vairāk novērtēju mājas un to, cik ļoti man gribās būt Latvijā. Bet, protams, es ļoti novērtēju arī šo pieredzi, kas mums ir vispār nonākusi ļoti spontāni. Mūs izmeta no dzīvokļa, un mums bija 2 mēneši, lai izdomātu, ko darīt tālāk. Jā. Šī bija izvēle. Labi, ka nenopirkām to matraci. Jā, tur daudz garš stāsts. Mēs viņu esam visiem stāstījuši. Man liekas, tur nav baigā jāiedziļināties. Vienkārši mūs izmet. Jā. Es mainīju, aizgāju no darba. Es pabeidzu skolu, filmu skolu. Un tas viss kaut kā likās loģiski. Es nebija tā, kad es aizgāju, un tad es domāju, varētu aizbraukt. Bija otrādāk. Gribējās aizbraukt, un tad es... nav svarīgi. Viss sākās ar sapņiem, un jā, tas vienkārši lēnām pārta par realitātē. Pārdomām. Un mēs sākām ceļu Parīzē, ko varbūt jūs jau esat redzējuši, jo tas iznāks pirms šitā. Mēs 2 dienas bijām Parīzē, kā tāds maz iesildīšanās. Mēs palikām pie Gardas radiniekiem, kas izrādās arī manai ģimenei ir pazīstami. Simbioze. Nedaudz dīvaini. Tas ir dīvaini. Mēs bijām primāri uz foršu koncertu, uz grupu Pārsals. Jūs gan jau esat dzirdējuši viņus kādā kafejnīcā, kur skan tie indie hiti. Es tieši gribēju teikt indie kaut kādā nostāvītī. Jā, tur, kafejnīcā, kur skan Jungle, viņi arī noteikti skan. Kaut kur tur pa starpai. Tāda tipa, bet ļoti jautri, ļoti jauks koncerts, man patika. Bija kur piesieties? Es ļoti īstenībā novērtēju, ka mums bija sēdvietas, jo pirmo reizi mums bija sēdvietas koncertam. Ļoti jauki. Es noteikti atkārtošu kaut ko tādu, jo tu arī vari piecelties un tu vari apsēsties. Jā, tu kaut kā vienmēr mēs skatāmies biļetes un tu pat nedomā. Tu gribi tuvāk tam māksliniekam. Jā, es stāvēšu kājās 3-4 stundas, ja es gribu būt laicīgi, tikai, lai redzētu viņu nedaudz tuvāk, kas, varbūt arī, ja tu domā par skaņu, gan jau tur lejā, ka tu esi pa vidu skaņa ir nedaudz labāk, kaut kādas tādas lietas, bet ir arī tuvās sēdvietas. Tā izbaudīju sēdēt. Redzoši tā lēnā dziesma, ok, mēs Jā, tieši tā, tur ir tā izvēle. Tu vari stāvēt vai sēdēt. Jo viņiem ir gan lēnās, gan jautrās dziesmas, kas, man liekas, bija ļoti labs tāds tests sēdvietām. Ka, jā, tu vari piecelties, ka tu gribi apsēsties, ka tu gribi. Un mēs viņus nopirkām, jo nebija stāvvietu. Tas bija vienīgās reāli pēdējās biļetes, jo mēs nopirkām 2-3 dienas iepriekš. Jā. Kaut kur tā. Dienas reāli. Maksimums nedēļa. Jā. Gandrīz. Un viņš beigās arī tika izpārdots. Bet pat tur augšā pašā aizmugurē nebija par ko sūdzēties. Bija ļoti cute. Un ja es gribēšu, pieņemsim kādu koncertu, kur ir... man tiešām gribas viņam tuvāk tikt, es atradīšu tuvākās sēdvietas. Jo sēdvietas, principā, jau arī apakšā ir. Un ja tu domā tā distance, labi, ja tu esi lejā un tu ļoti gribi tikt tuvu, un, piemēram, tu neesi gatavs tur iet uz pašu sākumu un uzreiz stāvēt priekšā. Vai ne? Ja tu esi kaut kur tur pa vidu, tanī pūlī, tie ir
10-20 metru tuvāk. Tā ir ļoti liela vērtība. Jā, sēdvietas ir foršs. Un jā, mēs 2 dienas bijām Parīzē. Kā tev Parīze? Man ļoti patīk Parīze. Es esmu dzirdējis daudz sliktas lietas par Parīzi, jo, protams, tā ir turistu metropola, un tur ir tik daudz cilvēku. Varbūt te noliekam. Es nezinu. Nē, viņš smirdās. Tas jau ne tas kā vīraks. Mums baigi netraucē tā smaka. Turpin. Kā tev patika? Parīze pirmajās 30 minūtēs es jūtu bāc, ne jau man nepatiks. Tā kā Parīze, cilvēki, kas dzīvo Parīzē, es pieņemu Parīzē, jo Francija ir milzīga. Viņiem nav robežu, viņi vispār nejūt, kas ir robežas. Viņi tā kā tiecas uz savu. Viņi tev varbūt pagrūdīs ar plecu, varbūt kaut ko izdarīs, varbūt pieies priekšā, un viņiem ir pie vienas vietas. Un man likās, oi nē, man šis ļoti nepatīk, es gribu tā kā kaut kādu respektu, bet nav. Runājot par cilvēkiem, kas dzīvo Parīzē, viņi vienkārši skrien kaut kur. Kas ir luksofori? Es atvainojos. Luksofori ir domāti priekš latviešiem. Tas pats, jā. Jo tā kā mēs dzīvojam tagad Spānijā, un esot Parīzē, neviens neizmanto luksoforus. Viņi ir, tāpēc, ka viņi tur ir. Smukuvam, jā. Mēs runājam arī ar manu radinieku, un es viņam jautāju, kāpēc ir sarkans, un cilvēki iet vienkārši pāri, riteņi brauc, mašīnas brauc, tā kā neviens nepiefiksē to krāsu, kas ir, Un viņiem ir sava kārtība. Un tas man likās tik interesanti, ka viņiem ir sava kārtība, un pat īstenībā viņiem tā sistēma ir drošāka nekā mums Latvijā. Viņš teica, tā kā, kad reti, kad ap to triumfa arku notiek kaut kāds, atgadījums, bet tā kā es nesaprotu, kā tas strādā. Es arī nē. Jo viņi ir tā kā, viņi ir katrs pa savam, bet viņi respektē apkārtējos. Viņš stāstīja, ka gājēji ir pirmajā vietā pilnīgi vienmēr, un visi to arī ļoti ievēro, un tad, piemēram, ja brauc mašīna pār, un tur, cilvēks iet pāri luksoforam, tā mašīna vienmēr apstāsies. Līdz ar to tie gājēji, tur ir prioritāte, viņiem kaut kā tas ir baigi atstrādāts, un tad viņi tur spēj tam izsakot līdzi. Bet Parīze bija ļoti jauka, ļoti foršas 2 dienas, un tad mēs atlidojam uz Spāniju, kur mēs no 9. oktobra līdz 8. novembrim pa lielu mēnesi dzīvojam saimniecībā. Jā. Ļoti skaistā saimniecībā, ko uztur gan latvieši, gan lietuvieši. Viņi jau tad dzīvo vairākus gadus, un mēs viņus vienkārši atradām šajā burvīgajā vietā, ko sauc par Facebook. Ļoti, ļoti jauki tiešām. Ir interesanti, kā tās lietas saistās un sakrīt. Tas reāli viss notika 2 mēnešu laikā. Ja tā padomā. Jā, tās detaļas visas kaut kā nokristalizējās. Jā. Tagad mēs baudam novembrī siltumā. Mēs aizbeigām basically no Ziemassvētkiem. Ir oktobrs. Ir oktobrs, bet līdz pēc 10 dienām ir novembris. Ir 7. Jā. Jā. Latvijā, es nezinu vispār kāds Latvijā ir laiks. Gan jau netika silts kā šeit, kā redzat, es esmu kreklā. Es varētu mierīgi būt šortos un tēkreklā, bet te rodi. Šausmīgi daudz, tāpēc es izvēlējos garāku apģērbu. Bet jā, mēs uzturam, pieskatam šo saimniecību, kamēr saimniece, vai viņa pats tehniski nav saimniece, viņa ir Ja viņš to skatīsies. Nē, ir tas lietuvietis saimnieks, kam pieder šī visa vieta. Bet es teiktu, ka viņa ir saimniece. Jā, viņa ir reāli saimniece, viņš ir īpašnieks. Vismaz pagaidām tas šķiet. Varbūt tā nav vienmēr, varbūt tā ir tagad. Bet jā, viņa 2 nedēļas ir Latvijā un Lietuvā. Un mēs pieskatām šo vietu. Es baroju suņus. Es baroju kaķus. Dažreiz abus slaukām istabu,
mums ir dažādi darbiņi, kas jāizdara, mēs laistām. Aplaistām avokādo. Te aug tādi. Mums te reāli visur ir mandarīnu plantācijas, avokādo. Ak, Dievs! Tik liela avokādo, nevis avokādo, bet mango. Ak, mans Dievs, un Yeah. tik sulīgi. Mango? Oh my god. Cita štēle, pilnībā. Un pats labākais. Kilogramā. Divi Nevis eiro? gabalā, kilogramā. 2 ar kaut ko. Un viņi ir milzīgi. Ak, mans Dievs, tu varētu dzīvot no mango, ja tu ļoti gribētu. Mēs kaut kā jau sākam tomātu vietā izmantot Mums mango. vienmēr ir mango. Kā var neizmantot tādu izdevību? Avokādo arī ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Cena baigi neatšķirās. Ir nedaudz lētāk, ir kaut kādi, ja Latvijā bija cik 4, piemēram, rimčukā 4 eiro pa 500 gramiem, te ir 2 ar kaut ko arī, bet viņi ir tādi ļoti labi, tiešām ļoti, ļoti labi avokādo. Un kāda vēl, mums ir kaut kāda darba, kas jāizdara, jāsagriež žari, jāsafrišina taciņa, un šobrīd prioritāti mēs vedam suni uz vetārstu. Jā, nav baigi pozitīvi. Jā. Sunītim Traki. nav labi. Bet cerams, ka būs labi. Jā. Jā, tā mēs realistiski čilojam. Ir interesanti, es vēlējos arī par šo pieskarties. Dzīvojot, tu brauc uz ārzemēm, vai ne? 9, cik es zinu, manā paziņu un ģimenes lokā, 90% tu dzīvo pilsētā. Tu atrod dzīvokli vai mazu mājiņu vai kaut ko, vai istabiņu pilsētā, lai tu vari apskatīt pilsētu. Vai ne? Un man personīgi pirmo reizi, varbūt neskaitot kaut kādu īso Erasmus projektu, tas nav turisms, tas nedaudz citādāk. Bet, kad tu lido uz valsti ar mērķi apskatīt un tur padzīvot, tu vienmēr izvēlies pilsētu, un pirmo reizi tā nav. Baigi interesanti. Mēs dzīvojam reālos kalnos, un tev ir jāplāno tā kā, es gribēšu aizbraukt kaut ko paņemt apēst. To visu ir jāsaplāno. Un mums arī tagad ir tā, ka gribētos vairāk paceļot, bet mēs no otras puses plānojam savus ceļus tagad. Saplānosim 2 dienas Valencijā, tad mēs arī to visu izplānojam. Nevis tā kā, mēs esam Valencijā, ko tagad darīt. Jā. Man liekas, tas ir daudz kvalitatīvāk. Jā, un arī es ļoti izbaudu to otru pusi, ka tu redzi to dabu, nevis to pilsētu, jo tās pilsētas tu vienmēr var atrast, bet padzīvot reāli kaut kādos Spānijas kalnos, tas ir diezgan iespaidīgi, es teiktu. Un ir ļoti skaisti meži. Var just, ka tie ir Spānijas meži. Es nezinu, vai gan jau to varēs kaut kur redzēt pēc tam. Es nezinu, es skatos tiem mežiem tāds, šie ir Spānijas meži. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tā ir tas māls, tā oranžīgā zeme, vai kas, vai tie sausie koki, es nezinu, bet liekas kā, riktīgi Spānija. Tie ir lauki, tas ir vienkārši ārpēc. Kā var lauki šādi izskatīties? Bet jā, te ir ļoti skaisti un ir tāds, es atļaušos lietot terminu FOMO, vai ne? Jā. Kas ir FOMO? Fear of missing out. Jā. Ka tev ir tāds, bet es tik daudz ko neredzu Spānijā, vai ne? Es neesmu Barcelonā, Madridē vai Valencijas centrā. Ak, Dievs, es visu palaišu garām. Bet es nezinu, varbūt, ka pat tā nav. Varbūt tas vienkārši ir citādāks turisms, vai ne? Un mēs vienkārši izbaudām, iegūstam citas pieredzes, nevis kā parasti. Jo tu vienmēr vari aizbraukt uz Barcelonu, uz nedēļas nogali apskatīt viņu, ja tu ļoti vēlēs, vai ne? Bet šāda iespēja, man liekas, ir tāds retums. Jā. Man liekas, ka tas ir tieši arī šobrīd, kas mums vajadzīgs. Mums tāds, ceļošana. Bet vajag vienkārši piezemēties. Un man liekas, ka tas ir tas arī, ko es šobrīd mēģinu izdarīt. Vienkārši piezemēties. Kaut gan ir mazliet dīvaini, es nemalošu. Tā kā esot Latvijā, tur tev ir savas lietas, savi projekti, sava drošība, savi cilvēki. Un tu visu laiku esi tādā ritenītī, un tev ir patīkami tur būt. Un tagad, kad tu esi, es atļaušos teikt nekurienē,
Man ir nereāls prieks, ka tu man esi, jo es nezinu, man liekas, tas sajūgt prātā. Jā. Prieks, ka tu esi kopā ar mani šajā ceļojumā. Nē. Skatīgi. Bet man ir prieks, ka mums ir šī iespēja, bet ir grūti. Ir ļoti sarežģīti. Nesajaukt kaut kā ar to iespēju nomierināties ar to, ka man ir kaut kas jādara, you know? Man tagad ir vienkārši šādi, kad es nevaru izlemt. Man ir totāls aunisms, reāli. Šautauts Dacītai, man ir reāls aunisms. Jā, un mēs tātad šeit šādā saudabīgā unikālā režīmā, mums unikālā, dzīvosim līdz 8. novembrim, un tad mēs lidojam uz Portugāli, uz Lisabonu. Mēs lidojam uz Lisabonu. Jā, uz Lisabonu. Tur arī ir, es pieņemu kaut kas līdzīgs, arī kaut kādu pienākumu, kaut kādu darbu, kas ir jādara, lai tu neuztrauktos par īri un ēdienu izmaksām. Un tādām lietām, bet tur mēs būsim 3 mēneši. Overall kopumā ir ļoti forši, kad ir tāda pieredze paceļot, un tev nav jāmaksā, mūsu gadījumā nav jāmaksā par ēšanu un dzīvošanu. Tu tā kā pastrādā, izdari savu darbiņu un viss. Un forši, ka tā ir. Jo ārprāts es pirmīt, kad es skatījos, kur dzīvot Spānijā, mēs dabujām no viena cita latvieša, kurš izīrē dzīvoklīšus. Lētākais 500, sākumā bija 750. Un kaut kas tāds ir tāds, par pāris kvadrātmetriem mēnesī 500, tas laikam ir normāli, bet jā, ir labi, kad ir ko darīt, un tev ir kur dzīvot, un par to nav jāmaksā. Bet jā, vispār es nemelošu, es gribētu pamēģināt kaut ko no šī visa. Ja mēs tikko runājam par to, ka nav jātērē naudu uz ēdienu. Zini kā, tu esi jaunā vietā, ir jauni snaki, jaunas garšas, tev tāds, kas tas tāds, wow. Un arī runājot par šo, mēs bijām Taco Bellā. Un, Taco Bell, vai ne? Ekspektācijas bija lielas. Milzīgi. Es esmu, mēs esam tā YouTube paudze, vai ne? Es esmu uzaudzis ar YouTube. Un, ja bija runa par fast food vai kaut ko tādu, vienmēr Taco Bell bija uz piedestāla, augšā. Taco Bell. Taco Bell. Un mēs pirmajā dienā, kad mēs braucām uz veikalu, mūsu tā saimniece vadāja, rādīja, kur var iet un kur braukt uz veikalu un tā tālāk. Un es redzēju Taco Bell. Un tur bija viss Es salecos. Man bija tāds, ak, mans dievs, es nesēšu noticēt. Un drīz pāris dienas pēc tam mēs arī aizbraucām. Man liekas, nākamajā dienā mēs reāli aizbraucām uz pilsētu. Vai arī nākamajā. Ja mums nebija vispār plāns, mēs vienkārši aizbraucām uz pilsētu. Un kaut kā bija grūti atrast vietu, kur ēst. Tur bija tāds, konflikts, vai ne? Man personīgi ar sevi, jo es nezināju, ko es gribu. Un ir tik daudz vietas, un viņas viss izskatās vienādi, un tur ir tik daudz seafoods, un man vienkārši viss izbesīja. Vai ne? Tas crab bija jau done. Crab? Tas seafood boil. Jā, mēs Parīzē pamēģinām seafood boil, kurš bija ļoti labs. Bet pietika. Man ļoti garšoja, bet jā, ir tāds jūras veltes, es varētu tagad nēst kādu laiku. Un tiešām katru reizi, kad iedomājas par jūras veltēm nēšanu, tad es negribu. Ar kādu gadu būs tagad fine, jā. Un līdz ar to mēs esam pie jūras, un, protams, pie jūras ir daudz jūras veltes, un nezināju, kur var ēst. Un tad bija tāds, labi, braucam uz to Taco Bell. Un mēs ejam iekšā. Diezgan depresīvi. Sāksim ar to. Tur nebija neviena cilvēka. Arī darbinieki īsti nebija. Izskatījās, jā, ka tur neviena nebija. Tur bija kaut kādi 4 galdi iekšā, šausmīgi maz vieta. Un bija tāds,
Bet, nu labi, jāpamēģina. Bija tas ekrāniņš, tad mēs tur paskatījāmies, un tur visi bija tie takos pa €1, tieši šobrīd ir tako nedēļa, tad bija tie Crunchwrap Supreme. Viss tas bija. Viss tas bija. Viss tas bija. Viss arī. Turpat bija tas kaut kāds Doritos special, bet es kaut kā norausies, man bija tāds, es pamēģināšu klasiku, vai ne, saprast. Un, es nezinu, nebija. Vienkārši nebija. Mēs tā kā, pirmkārt, mēs bijām izsalkuši ļoti. Jā, kas to bija. To es atceros. Jo, parasti, tagad tu izsalcis, tev izgaršo daudz labāk. Mēs bijām izsalkuši, mēs ēdām, mēs vienkārši 5 minūtes klusi ēdām, un tad mēs vienā brīdī saskatījāmies, kas ir šis? Tas bija tik slikti. Es padzēru to kolu, man likās, ka tas ir kaut kas no labiem rīcībām paņemts, vienkārši ieliec. Tas bija tik slikti. Un man tā kā mēs pēc tam, mēs tā vienmēr darām, kad mēs pamēģinām jaunu vietu vai jaunu ēdienu, mēs tā kā, 1 līdz 10, kā tev patika? Cik tu teici? Es teicu 2. 2. Es teicu 4. Tā kā Taco Bell. Tas, kas visu šo laiku ir glamorizēts un teikt, šī ir viena no vislabākajām restorānu vietām. Tas bija kaut kas briesmīgs. Varbūt mums vienkārši ļoti nepaveicās, jo visam bija pāri siers, nežēlīgi kalni ar taukainu sieru. Un izrādās, ka viņi var arī neņemt. Es to sapratu pēc tam. Tagad tur ir tas ekrāniņš, vai ne? Jā. Un tur izvēlēties tur siers ar bekonu un sieru vai bez nekā. Tas ir tas siers pa virsu. Tu vari vienkārši paņemt arī bez tā siera. Either way, bez tā siera garšoja tikpat slikti. Jā. Kāpēc? Tas viss garšo tik slikti. Man liekas, mēs dosim vēl vienu iespēju. Varbūt. Jā, es gribu dot vēl vienu iespēju. Es gribu saprast, kā jau Gerda teica, vai tas ir tā kā tieši tā vieta, vai varbūt tas ir vienkārši vispārīgi nebaigi labi. Arī vienmēr ir atšķirība Eiropa un Amerika, vai ne? Kad mēs būsim Amerikā, tad varbūt var runāt, bet es nezinu. Bet jā, es gribu dot vēl vienu iespēju. Un runājot par ēdieniem, jā. Mums ir ļoti daudz ēdienu lejā. Es tev uzreiz došu tavu dzērienu. Nē, es gribēju sākt ar šo. Vampire Weekend. Absolūti ģeniāla grupa. Es ticu daudz. Zinu daudz, nezinu, kāda starpība. Viņiem ir dziesma. Kura tieši tā bija? Es aizmirsu, kā viņi sauc. Bet tur ir In December drinking horchata. Un šī ir horchata. Un es zemapziņā ilgi domāju par šo dzērienu. Jo, man ļoti patīk tā dziesma. Es tiešām, diemžēl, neatceros, kā viņi sauc. Kur te? Jā, es diemžēl neatceros, kā viņi sauc, bet tur Vampire Weekend pieminēja par to, kā viņi dzer horchatu. Un es nezināju, kas tas ir. Un mēs esam veikalā. Un es ieraugu horchata. Wow! Un man ļoti patīk. Tas ir tāds piena. Nē, kā tur bija? Kā viņš bija tieši taisīts? Nē, tur ir noteikti. Kāds sakņu piens? Kaut kāds arī tā kā riekstu piens no sērijas. Tikai nedaudz citādāks. Viņš bija taisīts no kaut kādiem specifiskiem riekstiem. Bet es neatceros atkal kuriem. Bet tas nekas. Ļoti specifiska garša, bet man ļoti patika. Mans pirmais iespējas ļoti briesmīgi. Es nedaudz ieliešu. Jā. Ak, Dievs, odrā ir viss man jau sejā nāk virsū. Un ko mēs jau esam mēģinājuši? Mēs esam mēģinājuši donatos, vai tā viņas donatēs? Vienkārši donuts. Donuts. Es gribēju bišķiņ lielu espaņoļu. El donates. El donates. Ak, Dievs, sorry, cilvēku, kurš runā spāniski. Ļoti amazing. Paldies, Krista, tev. Šie virtulīši ir izmainījuši manu dzīvi. Ir pagaršot. Kas tas bija? Es zinu to garšu. Nevar saprast. Es zinu, tu arī zini. Ļoti pazīstama garša. Man bija. Izrādās, ka tas ir vienkārši plant-based dzēriens, kur dažreiz ir piens, bet tas ir taisīts ar Spānijā, tas ir taisīts ar tiger nuts, un Meksikā tas taisīts ar rīsiem, kanēli
un dažādām citām sastāvdaļām. Viņš ļoti man kaut ko atgādina, bet es nevaru atcerēties tiešām. Bet jā, es personīgi gribu pamēģināt šo. Koļā. Šis ir ļoti kaut kas pieprasīts Spānijas lielveikalos, jo viņš pārdodas tik anormāli lielumos. Un visur. Katrā veikalā, kur mēs esam bijuši, šis tur ir kaut kādā formātā. Kāpēc viņus pārdod šādās kastēs? Tas bija tādā family veikalā, jā. Tur bija absolūti gigantisks. Es attaisīšu pastāstīt. Paldies. Bet jā, es beidzot izlēmu nopirkt šo kakao. Es domāju, ka viņam baigi nebūs nekāda grandiozā garša, bet viņš esot ļoti populārs Spānijā. Paldies. Viņam ir tāds korķīts. Tā kā aktimels. ASMR. Jā. Spānijas lielveikali vispār ļoti, zini kā, tie lielveikali visur ir vienādi, bet atšķirīgi, vai ne? Un Spānijā ir tas pats. Ir kaut kādas lietas, kas ir ļoti pazīstamas, ir kaut kādas ļoti dīvainas lietas. Piemēram, mērces, vai ne? Tu ieej jebkurā Latvijas veikalā, pat, nezinu, piemājas Citro, vienalga. Mērču izvēle ir... Es iesit lapsanē. Jā. Man patīk, ka šeit nav korķīts, jo tad tas nozīmē, ka tev viņš vienkārši jāizdzer. Šis garšo kā Nesquik, bet tā kā kāds ir kārtīgi piešāvs kakao. Viņš ir ļoti, ļoti sātīgs. Tiešām labs. Jā, viņš tāds kreftīgs. Bet jā, mērķis, vai ne? Jūs iet jebkurā veikalā Latvijā, un mērķu sadaļa ir, objektīvi diezgan liela. Arī tā, skatoties uz veikalu sadalījumu, mērķu izvēle ir liela. Un man tas patīk. Kā cilvēkam, kuram patīk ēst, kuram patīk gatavot ēst, un ēdiens ir ļoti mīļš. Mērce ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Tā ir fundamentāla mūsu pastāvēšanas lieta, kas mums ir nepieciešama. Un tie Spānijas veikalā. Es dramatizēju. Go for it. Jā, un iedomājies, tie Spānijas veikalā, un tev ir tāda sajūta, ka tev nav kurpes. Vai ne? Tu nevari dzīvot, tu vari dzīvot bez kurpēm. Es saprotu, jā. Tu vari dzīvot bez kurpēm, bet tas ir tāds, apgrūtinājums, neforša lieta. Kurš grib dzīvot bez kurpēm? Viņiem nav mērķu vispār. Viņiem ir kečups, majonēze, sineps un varbūt pesto. Kaut kāds barbecue arī bišķiņ kaut kas. Viens barbecue Heinz, protams, bija. Jā. Bet tur nav tā lielā tomātu mērķu izvēle, tur nav visas mērķis, ko tu vari iedomāties, tur nav Āzijas mērķis nekur. Tur tik daudz mērķu nav. Man ir grūti. Man pietrūks, ka tu aizies uz to veikalu, tu paredz to spilvu, tu paņem kaut ko ar ananāsiem, kaut ko ar kaltētajiem tomātiem, šašļika mērcīte, saldā mērcīte. Nav nekā vispār. Te ir kaut kas no kreisā gala. Es vienkārši secinājumi ir tādi, ka viņi mērcis laikam netaisa, jo arī mēs aizam uz kafēnīcu, un tur mērcis nav. Tur vienkārši nav. Paldies Dievam, es pasūtīju rīsus ar dārzeņiem, ķiploku, ar ķiplokiem, ceptiem dārzeņus. Un mērcis nebija, bet bija ļoti, ļoti labi. Šis arī ir ļoti labi. Tas ir tā kā tīrs espresso? Nē, tas nav. Viņš vienkārši ir bišķiņ stiprs, bet viņu var just. Viņš ļoti labs. Okay. Jā, mēs bijām uz restorānu. Šeit būs tāda lēkāšana starp tematiem un mēģināšanu kaut ko nogaršot. Bet jā, mēs bijām uz to restorānu, jo mēs beidzot sapratām, kad vajag kaut ko. Mēs mājās taisam šeit, un tad, ja mēs esam bijuši kaut kur ārā, tas ir kaut kāds uz fast food pusi, jo tas ir pazīstams, un tās viņu kafēnīcas un restorāns ir grūti atrast, jo siesta, vai ne? Es atvainojos. Come on. Es saprotu, tas ir jūsu kultūrā, es to saprotu. Bet jūs svarīgāko dienas daļu nestrādājat.
mēs gribam aiziet paēst. Pusdienas. No, sorry, at 12. Es atvainojos. Jā, tas bija brokastīs. Mēs meklējām, kur brokastis paēst. Nedabojām, jā. Tāpēc, ka viņi 12. sāk strādāt. Kas tas? Es atvainojos. 12. vienos, tā kā, es ļoti respektēju to, ka jūs ļoti vēlaties, tā kā, mierīgus rītus un tā. Mēs kā latvieši, mums tu 6 jāceļās, 8 jau maksimā pie kases jāstāv. Mēs kaut kā vairāk tā kā tiešām daram. Viņiem tāds, sākam 12. Un tad vienos jēst, un tad mēs 5 būsim atpakaļ. Un tā kā tas ir tik dīvaini, ka tu nesāc strādāt ļoti agri, jo tu esi spānis vai ne, tu vajag izgulēties. Tu sāc strādāt, pieņemsim, 90. Tu pastrādā 3 vai 4 stundiņas, tad 4 stundas ej gulēt, un tad vakarā 3 stundas pastrādā. Varbūt mēs nesaprotam. Mēs gan jau nesaprotam, jo tas vienkārši nav mums. Jo... Bet tas ir tik neparocīgi. Ārprāts. Es gribu dienas vidū aiziet kaut kur paēst, un es nevaru, jo jūs guļat. Nē, bet godīgi, ko jūs darat, jo tik daudz brīvā laika vienai 24 stundu laikā, tā kā, es pat nezinu, ko es mēģinu pateikt, ko jūs darat ar to laiku? Tiešām, jo es aizēju uz pilsētu, cilvēki nav vispār, viņi kaut kā ik pa laikam parādas pa ieliņām un aiziet projām, tā kā, kur jūs ejat, kur jūs dodaties, kas ir jūsu ikdiena, jo es pilsētā nevienu cilvēku neredzu. Jā. Varbūt tikai pa vakarpusi tiešām. Jā, vai nu tanī, tagad ir tas darba laiks, vai ne? Tie 9 līdz 1 un 4, 5 līdz 7, 8 ir tā kā tas laiks, kad ir arī cilvēki ārā. Bet man nepatīk. Bet, es neesmu spānis, šī laikam nav mana kultūra. It's ok, tā notiek. Bet tas restorāns, kur mēs aizgājām, kad mēs beidzot atradām labu laiku kaut kur aiziet, bija ļoti patīkams. Kartupeļus ļoti labi viņi māk taisīt. Bravas, jā. Tapas bravas. Paēļu vēl neesam mēģinājuši. Jā, to mēs vēl kaut kad, Valencijā pamēģināsim. Jesus. Es nevaru sagaidīt Valenciju. Tas būs kaut kad nākamā nedēļa. Mēs aizbrauksim uz Valenciju. Jā, kartupeļi bija garšīgi. Tako bija. Bet tā nebija. Tako vieta. Tas nekas. Bet jā. Pagaidām, ko esmu sapratis par spāņu ēdienkarti. Viņu bravas kartupeļi ļoti garšīgi. Tā tortilla ar olu un kartupelīti arī ļoti garšīgi. Dzērieni man ļoti patīk. Sangrija. Atvainojos, 2 eiro par lielo sangrijas pudeli. Es atvainojos. Šitā ir par alkoholi. Nē. Nē, viņi vispār... esmu ievērojis, cik ļoti nepiespiesti viņi vispār to alkoholu lietu dara. Tā kā arī Parīzē. Mēs aizējām pie es atgriežos Parīzē. Mēs stāvam pie Eiffeltorņa. Tiem, kas nāk ar groziņiem, saka vainu. Tā kā viņiem vienalga. Vai tu esi pilngadīgs, vai tu neesi pilngadīgs. Viņi vienkārši grib nopārdot vīnu. Jā, pareizi, tur bija random čoki, kas nāca vīnu pārdot. Un cigaretes? Bija sajūta tāda mazā Turcija, tā kā jā, grib nopārdot bišķiņ to vīnu, bišķiņ to. Please, come on. Jā, vainu, please. Šeit tas pats, tu tā kā aizēji nopērts sangriju, kas ir 7%, un viss. Aizēji pie kases, tev neko neprasa. Jā, es gribu kaut ko pamēģināt, nezinu ko. Mums te ir Doritos, pistācija šokolāde, horčata, donati. Ir, jā? Šitie. Mēs dzīvojam ar lietuviešiem. Lietuvieti, laikam tagad, jo sākumā viņi bija 2, tagad viņš ir 1. Šobrīd viņi ir 4. Tad visādi. Jā, te visādi. Bet viņš ir lietuvietis, un viņš māk lietuviešu, spāņu, krievu. Mēs mākam latviešu, angļu. Līdz ar to tā komunikācija ir ļoti interesanta. Mēs runājam caur tulkotāju, un tas ir ļoti sarežģīti un ilgi, bet mēs kaut kā mēģinam. Mēs runājam caur tulkotāju un nedaudz zīmju valodu. Jā. Un nedaudz ļoti laustu angļu valodu. Un viņš šodien vienkārši iedeva Gardai 2 donatu paciņas. Es man liekas ļoti mīļi.
Jā. Tas bija ļoti jauki. Es negaidīju, tiešām. Cik forši, ka mums tā komunikācija ir kāda ir, bet mūs vieno cieņa. Šitie ir kaut kāda cita veida donatiņi. Oh. Jā, bet kopumā mēs sadzīvojam diezgan labi. Mēs katrs tādu pa pusē savā nodabā mēs viņam pusdienas taisam un tā. Nu, tas atkal pie pienākumiem. Bet kur mēs palikām? Kas mums patīk par Spāniju? Jā, mēs varam teikt paturpināt, kas man nepatīk. Nē, es vispār, ak Dievs, šis ir tik chaotika, bet tas ir ok. Jo es vispār gribēju sākt ar lietām, kas man nepatīk Spānijā. Jā, lūdzu. Es vēl gribēju paturpināt internets, bet varbūt arī tāpēc, ka mēs dzīvojam kalnos. Internets te ir vienkārši neeksistējošs, jo man ir jāstrādā arī katru dienu attālinātais darbs. Un nav labi. Simtkāji, ok. Jā, te ir akmens dievs, te ir tādi kukaiņi, ko es nekad neesmu redzējis. Es, diemžēl, vēl neesmu atradis, bet es ļoti ceru, ka varēsim atrast metrīgu slieku. Mums stāstīja, mums rādīja video saimniece, viņa bija atradusi. Ja mums ir sliekas, tad viņiem ir sliekas, 3 līdz 5 pēdas garas, rasnas. Un jā, viņas vienkārši kaut kur dzīvojas apkārt. Tad mums te ir tādi mazi simtkājīši, kuri visu laiku meklē sausu vietu, kas nozīmē, ka viņi nāk visu laiku mājās. Tad ir arī vēl kaut kādi tādi mazi vaboļu zirneklīši, kas saritinās bumbiņā, tā kā kaut kādi, nezinu, tamagoči, vai kā viņi tur sauc tie. Jā. Ninja turtle. Šausmīgi daudz lapseņu. Lapsenes. Odi. Odi arī dažādi. Viņi ir normālie odi, un tad ir tādi maziņie. Tā kā fruit flies, tie. Jā, bet viņi kož, un viņiem tie kodieni ir tādi, tā kā, es parādīšu. Es nezinu, vai varēs redzēt, bet, jā, tas ir oda kodiens, un viņš izskatās pēc kaut kāda lapseņu kodiena, un viņš šausmīgi kasās, un tad dienas laikā viņš ir pazudis. Un es nesaprotu, kas tas ir. Man pirmajā dienā, kad iekoda, man likās, ka man pirkstu nogriez kāds. Tā kā tas bija tie... Es nedramatizēju, bet tiešām likās, ka man vajag kaut kādu palīdzību, jo ļoti, ļoti sāp. Un tu pat īsti neesi redzējis, kas tev iekodas. Man vienreiz ir iekodas zirneklis, un es varu pielīdzināt tam. Un tā ir ļoti smeldzoša, nepārējoša sajūta, tā kā sāpe. Bet jā, simtkājīši, visu laiku jādzen ārā no mājas. Siesta. Kas man nepatīk? Man nepatīk apļi. Man nepatīk. Man patīk. Jā, šeit domas dalās. Turpināt luksaforu tēmu. Jā, viņiem nav daudz luksaforu. Ļoti maz, bet visur ir apļi. Un pāris apļi ir, ok, es saprotu, viņi atvieglo satiksmi. Ļoti parocīgi, bet man nepatīk pa viņiem braukt. Man nepatīk tā konstantā griešanās un bremzēšana un tā tālāk. Piemēram, vai ne? Latvijā ir lielceļš ārpus pilsētas. Viņš brauc, un tad ir mazāk svarīgie ceļi, kas nāk no sāniem. Šeit neskapēc. Ja ir kaut kādi ceļi, kas krustojas, tas ir aplis. Automātiski. Jā. Katrā krustamā, katrā kvartālā ir aplis. Jā, nav tā, ka, nezinu, tev ir galvenais ceļš un piebrauc mazāk svarīgie ceļi, vai ne, ar stopzīmu vai vienalga, un tad viņi pagaida, ka tu aizbrauc un izbrauc ārā. Ja ir kaut kādi ceļi, kas krustojas, tas automātiski ir aplis. Un tas nozīmē, ka pat ārpus pilsētas, ja tu neesi uz kaut kādas štrāses, vai ne, ja tu ārpus pilsētas neesi štrāses, tas uz tiem, parastajiem ceļiem. Ik pa kilometram ir aplis, pat mazāk dažreiz, un tas vienkārši tā kaitina. Un tur ir apļi apļos, tā kā apli, un tad tev vēl nākamajā. Jā, astotnieki tur. Reāli tumšs paliek. Jā. Un es nezinu, man kā passenger princess ļoti patīk tie apļi. Nevajag stāvēt pie luksaforiem. Bet tie apļi ir ļoti, ļoti iecienīti. Jā, tur tas zelta vidusceļš Latvijā, man liekas, ir... Varētu būt vairāk apļi.
nomainot luksusforus kaut kādās konkrētās vietās. Bet man liekas, tas balanss ir diezgan labs. Šeit tas ir tīrs disbalans. Pa daudz apļu krīt uz nerviem. Kas tālāk ir? Bet viņi neiebilst, jo, piemēram, es tiešām cepuri nost autovadītājiem Spānijā. Jūsu ieliņas ir tik anormāli mazas. Es vēl neesmu atsties nekur. Tas arī ir labi. Tik šauras, un vēl ieskaitot tos apļus, un pie tās mazās ieliņas noteikti arī ir noparkojušies ļoti daudz cilvēku, un tev ir jāspēj izbraukt cauri, un vēl jau vairāk jāmēģina ieparkoties. Un visi spāņi mak nereāli labi parkoties ar pirmo, vienkārši paralēlais dan, viss. Jā, tas gan viņi māk braukt, viņi visi, neviens nesteidzas. Viņi izbrauc diezgan lēni, kas man patīk, jo es arī šeit braucu ļoti lēni. Es būtu latvietis vai ne ar savu auto, tad man besītu, bet kaut kā ar šo konkrēto mašīnu, viņa ir nedaudz vecāka un ar visiem tiem apļiem, tā kustība ir diezgan lēna. Un viņi ir tādi mierīgi, pacietīgi braucēji, ļoti akurāti, ļoti korekti. Tas gan ir forši. Jā. Bet apļi pa daudz uztaisiet luksusforu vai dodiet ceļu zīmi. To trīstūrī. Tādu viņiem gan vispār neeksistē. Viņiem ir aplis vai stop. Ir arī citas, starp citu. Es nezinu, viņi to nav atklājuši. Jā. Viņiem savu stēlu. Jā, protams. Bet jā, es nezinu. Tu vairs nav nekas? Jā. Par patīk, nepatīk? Nē, man bija... Man ļoti patīk šaurās ieliņas, lai arī viņas ir ļoti šauras. Man liekas, tas vienkārši tāda ļoti liela spāņu lieta, kad katra māja dara pa savam. Izskata ziņā. Jā, tas gan. Un tas ir viskaistākā lieta, ko man liekas esmu redzējis dzīvē, kad katra māja var izpausties pēc savām radošajām vēlmēm. Tu gribi vielētu māju, bum, uztaisi vielētu māju, nākamā māja aizvielātās. Gribi būt pelākais minimālisms, bum, uztais tādu. Nākamais grib būt vecmodīgais ķieģelītis. Bum, uztais tādu. Un viņas visas kopā ir vienot tādu tiešām skaistu, estētisku mozaīku. Runājot par mozaīkām, ak, Dievs, es nezinu, kā jūs spāņi veidojat mozaīkas. Nereāli skaisti. Tu Bakvīnu rādi? Jā, bet... mozaīku māksla jums ir nereāli skaista. Es nevaru sagaidīt Valencijā redzēt to visu. Tiešām katra māja piedomā pie savas estētikas. Tas ir nereāli skaisti. Es abrīnoju tiešām. Latviešiem vajadzētu mācīties valodā. Jā, man liekas, tā ir tīri no pilsētām, kuras mēs esam redzējuši tieši tās mājas. Jo Latvijā tev pārsvarā ir liels mājas un daudz dzīvokļu, vai ne? Šeit ir ļoti daudz mazu māju un tāpat daudz dzīvokļu, bet viņas ir tā kā sadalītas pa mājām, kurās ir, viens, varbūt 2 dzīvokļi. Viņas ir tik maziņas, un jā, kā jau tu teici, viņas katrs ir pilnīgi citādāks. Un tad tas bija interesanti. Mēs gājām pa vienu šādu, šauru ieliņu, vai ne, kur ir krāsainas mājas, zilas, dzeltenas, un šitādi raksti, un tādi raksti. Un tad tur ir viena moderna ēka, kas ir pelēka, protams, vai ne? Un tu skaties uz to modernu ēku, un tev tāds ārprāts, cik neglīti. Saitās ļoti tā kā, nezinu, kur ir tādas mājas? Zviedrijā? Nē, Latvijā arī viņas ir ļoti daudz. Tiešām tās melanās bloka, betona mājas tādas. Tās modernās, minimalistiski stilīgās ēkas. Pēc safe izskatās. Jā, pēc bankas reāli. Tāda tik ļoti izlec acīs, kā tu pasties, kur ir personība, kur ir kaut kas. Jā. Tas bija tā interesanti, jo man viņas īsti nekad nav patikušas, bet tādā kontekstā man bija tāds ārprāts, cik slikta izvēle. Bet, katram savs. Jā. Vispār runājot par šo te transformāciju ceļu, ja to tā var nosaukt.
Es braucot šajā ceļojumā, es sev nostādīju vienu mērķi. Vienu mērķi, kur ir daudz tādus, zariņu, vai ne? Dzīvot veselīgāk. Ēdienas ziņā tas vēl nav tik ļoti, bet svarīgākais. Es neesmu pīpējis gan 2 nedēļas. Kad mēs aizbraucām, man no Rīgas uz Lielvārdu atved Kārlis Žūriņš. Kārļaukas Žurīnskis. Viņš arī no Lietuvas, starp citu. Mēs runājām, bet viņš māk latviešu valodu. Tā kā viss kārtībā. Lausti, bet māk. Jā. Un viņš atveda mani, un viss bija forši. Mēs tur skaisti atvedījāmies. Un man bija palikusi pēdējā cigarete. Un mēs ar viņu stāvam, gārda arī tur bija. Man bija tāds viss. Šī ir pēdējā. Es ārzemēs nepīpēšu. Kas ir drosmīgi, jo tu esi Spānijā? Te ir daudz kārdinājumu tie lietuvieši. Es tieši gāju pēc tā odu tā tur, un tur viens no viņiem vienkārši 20 cigaretes rulē. Tāds, ak, Dievs, okay. Es ātri paņemšu un iešu prom. Kārdinājumu te ir daudz, viņi arī ļoti daudz pīpē. Spāņi kā tādi. Bet, es neesmu pīpējis gan 2 nedēļas, un, protams, ka es laiku par to domāju. Tā ir arī jebkura atkarība, kad visu laiku par viņu domā. Bet tanī pat laikā es jūtos daudz labāk. Protams, ne? Tā tas ir. Tas nav nekas labs. Bet, ja es teiktu, ka es nedomāju par to sajūtu, kā tie velc dūmus, es melotu. Jo es par viņu ļoti daudz domāju. Bet jā, tā ir tāda lieta, ar ko es lepojos. Es esmu sācis lasīt grāmatu. Es esmu izlasījis 1 nodaļu. Kas ir kaut kas. Jā, kaut kas ir vairāk nekā nekas. Okay. Mūsdienu jaunatnē tas ir daudz. Okay, man tas ir ļoti daudz. Un es cenšos kaut vai katru vakaru nedaudz palasīt. Pagaidām tas izdodas diezgan veiksmīgi. Un jā, tās ir 2 lietas, ar ko es lepojos. Pagaidām. Es gribu vēl Portugālē ļoti vairāk pievērsties fiziskajai slodzei, sākt skriet no rītiem, kaut kā kustēties vairāk, vingrot, taisīt kaut kādas vingrinājumus, jo es speciāli nopirku skriešanas botas jaunus, jo man vecās bija 10 gadus, un viņas tā smirdēja. Ak, mans Dievs, es viņas izmetu miskastē, viņas tā smirdēja. Tas bija labs noslēgums. Jā, es pēdējo reizi aizbraucu disku golfu spēlēt. Kā man pietrūks disku golfs, Viņš spēlē video spēles, kas ir disku golfs. Es ielādēju, es nekad nespēlēju telefonā spēlītes, bet es ielādēju Disc Golf Valley. At least something, like tu nevis šitā der, bet šitā. Jā, es vismaz redzu, es varu sajust to garšu kaut nedaudz, tas man ļoti pietrūks. Man vairāk, tu sākumā stāstīji par ģimeni un tā. Tas arī, protams, bet disku golfs man šausmīgi pietrūkst. 2 nedēļas ir pagājuši, bet es sajūtu, ka gads ir pagājis. Tā pietrūkst. Ļoti ātri, bet tāpat laikā liekas, ka daudz ir izdarīts. Jā, man liekas, es priecājos, kā lietas pagaidām notiek. Ej, tu nosaki, tumšs paliek. Mums varēs redzēt? Jā. Pagaidām var, jā. Mums paveicies ar to, ka tas ekrāns vismaz atspīdina. Kaut kāda spīdekļa. Bet jā, es domāju, mums vēl ir 5 minūtes. Jā, atvedām līdz nākamajai epizodē. Bet jā, tās ir lietas, ar ko es lepojos, par ko es priecājos, un ko es gribētu vairāk darīt. Ir tas fiziskais Portugālē, pie tā pievērsties vairāk. Jo es nopirku jaunas skriešanas botas. Un pēdējās, kāpēc es stāstīju par disku golfu, jo es simboliski zināju, ka tā būs pēdējā reize, kad es ar tām botām iešu kaut kur. Un es pēdējā dienā, kad man bija jābrauc prom, pēdējā dienā, kad bija iespēja, es 2 reizes spēlēju ar Kārļaukas Žurīnskis, protams. Mēs aizbraucām uz Zaķu salu, un tad ar Mārtiņu un Kristoferu mēs bijām Baložos. Čau! Jūs skatāties! Es pat nezinu, ka šito skatīsies. Šitas vairāk tā kā arī, mums ir tā kā atskatiņš un tādas dienas grāmata. Jā. Un jā, ceru, ka jūs arī ar mums sekojat šajā pieredzē, kritizējat un
Jā, jūs varat kritizēt. Man Es varu personīgi. ierakstīt mīnu komentu. Jā. Bet jā, šī ir ļoti jauka pieredze, un es noteikti piekrītu tev ka šī ir ļoti laba vide, kas no tā ierastā mājas sajūta, ka tu zini, ko tu te vari darīt, un no kā izvairīties. Es gribēju pieminēt, ka šeit ir sajūta kā nometnē. Jā. Tā ir tā sajūta, jā. Es kaut kad par to iedomājos, es aizmirstu, bet es gribēju pateikt, tas ir kā nometne. Tu guli kaut kur citur, Jā. tu ēd kaut kur citur, mazgājies kaut kur citur. Jā. Un te ir vairāk cilvēku. Jā. Par ko tu lepojies ar sevi pagaidām? Es lepojos ar to, ka mēs šo darām. Jo man, kā jau iepriekš minēju par aunismu, man gribās kaut ko darīt, un man ir svarīgi darīt priekš sevis. Tas man dod kaut kādu veidu savu reward, atalgojumu par to, ka es esmu labs cilvēks un es esmu forši. Man ir prieks, kad es kaut ko daru, kad es nesēžu kaut kur maliņā un neieslīgstu kaut kādās pārdomās, kā būtu, ja būtu. Jo tas ir ļoti svarīgi. Un tas kaut kādā ziņā ir... tas kaut kādā ziņā ir labs novēlējums man, un es ticu varbūt arī kādam, kas par šo arī domā, kā būtu, ja būtu. Ir ļoti svarīgi nonākt pie šīs domas un iespējams viņu realizēt, jo ir ļoti, ļoti svarīgi likt sev pirmajā vietā un vienkārši ņemt un darīt. You know? It's in the little things. Es te tā pierakstīju. Jā. Vienkārši iet uz priekšu, novērtēt visu un galvenais nebūt pārāk skarbiem pret sevi un citiem. It's in the little things, jā. Jā, mēs... Par to es arī lepojies. Malacīts. Bet... Nē, tu esi malacīts. Nē, es tā... Labi, iesim skatīties Office. Ok. Jā, mēs šajā kanālā, kamēr mēs esam šajā ceļojumā, publicēsim dažādus video, kā piemēram to Parīzes video, kas ir vienkārši tāds, it kā vlogs, bet tāds mashup, tāds slideshow tipa, vai ne tāds ātrais, kā mums tur iet, kaut kāds tāds ātras detaļas. Mēs gan jau taisīsim vēl šādas podcastu sarunas. Varbūt kaut kas cits būs, ja mēs kaut ko izdomāsim. Ja es atradīšu disku golfa trasi, es ņemšu kameru. Pagaidām tas neizskatās diezgan cerīgi. No šejienes tuvākā trasa ir 500 km. Varētu aizbraukt. Ar kājām aiziet. Jā, es varbūt līdz mēneša beigām tur tikšu. Un cerams, ka Portugālē varbūt sanāks. Mums ir ideju daudz, un tad šajā kanālā var sagaidīt šīs sarunas un tos atskatu video noteikti. Jā. Un varbūt arī kaut kādu citu īpašu lietiņu. Šeit ir vienkārši būs mūsu atvērtā dienas grāmata, uz ko mēs gan jau atskatīsimies vecumdienās, cerams ar pozitīvu skatu, vai ne? Un jā, es nezinu, man ir prieks dalīties visās jaukajās lietās ar citiem, vice versa. Man patīk iegūt visu kaut ko foršu un jaunu, un šī ir vienkārši, kā es minēju, atvērtā dienas grāmata mums. Iespējams citiem nākotnē, kas zina. This is a safe space, this is very nice, and yeah, we'll see where this goes. Un tai latviski, tad jau redzēs, kur šis tālāk ies, kur ceļā aizvedīs. Kur mūsu ceļā aizvedīs tālāk šajā ceļojumā, jo šī mums arī ir pirmā reize vispār ceļot ārpus Latvijas tik ilgā laikā. Šis brīdis arī ir ļoti, ļoti tumšs un nezināms. Es gribēju teikt, ir tik es tikko tumšs. paskatījos, es nezinu, vai mūsu sejas redzēs. Jā, tāpēc mēs atradamies. Bet jā, tad jau redzēsim, kā mums ies. Tiekamies drīz. Jā, tiekamies tā. Tā ir Gārda. Un tas ir Jānis. Un šī ir Simbioze. Tā. Man tā niez viss. Es nevaru man ko.